Rīgas rajona lauka attīstības biedrībā apvienojušies domu biedri no Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Saukrasta un Krimuldas novadiem. Ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauka attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu finansējumu realizēti daudz projekti uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un sociālajās jomās. Kā viens no piemēriem ir Inčukalna invalīdu biedrība, kurai aktīvi darbojoties, Inčukalna dienas centrs bija kļuvis par šauru. Ar projekta palīdzību izremontēts telpas Plānupas ielā. Sākotnēji ēka bija sliktā stāvoklī, jo 10 gadus tā bija stāvējusi tukša. Šobrīd gaišajās atjaunotajās telpās ir iespējas piedalīties aušanas, rokdarbu un veselīgā uztura mācības, kā arī fizioterapijas, angļu valodas un vēl dažādās citās nodarbībās. Sievas auž biedrībā, tamborē, āda un daudz ko citu, un vīri bija tie un jaunie puiši, kuri palika bez tādas savas nodarbības priekš sirds, un Inčukalna novadā šāda iespēja nav, ir tikai skolniekiem skolā, un tad otrā projektā bija šis katls, automātiskās apkuras granulu katls, un arī galdnieku darbnīca pati iekārtošana, ka tāda aprīkojuma bija jāgādā, protams, pašiem. Visas tās tehnikas, kas vajadzīgas, bet to pamata telpu mēs iekārtojām. Un arī ārpusē pa projektu naudu iztaisījām ļoti skaistu terasi 20 kvadrātmetru platībā un nobriģējām taciņu, lai pa to varētu braukt cilvēku ratiņkrēslos. Kā arī uz šīs terases mēs jau esam Jāņus svinējuši, un, protams, tā ir viena no omulīgākajām vietām, jo no viņas ir skats uz meža pusi, un tur ir absolūts miers, un arī ir ērta uziešana un nobraukšana, nekur nav nekādas šķēršļi. Ja? Tā kā mājās siltums, ārā skaistums, un vīriem ir ko darīt, jau esam piešāvuši roku, mācamies kaut ko darīt, virpotu roliņas lieldienām ir izvirpotas, un teiksim, tur vīlītēm kātiņu, un katrs tur mēģina. Plašas iespējas pavēruši jaunie datori un projektors, ar kuru palīdzību daudz labāk iespējams organizēt apmācības un dažādus pasākumus. Veselībai un omulībai ir iespēja izbaudīt fitoterapijas kursu Pirtiņā un apgūt fizioterapijas iemaņas. Invalīdu biedrībā es esmu no pašas dibināšanas pirmās dienas, un tas ir jau 7 gadi. Un šajā mājā, mūsu mājās, ir jau pagājuši 5 gadi. Un ļoti esmu priecīga, ka varu šeit nākt darboties. Inčukalna invalīdu biedrībā var ne tikai piedalīties nodarbībās un pasākumos, bet arī vienkārši pasēdēt, padzert tēju un gaidīts ir ik viens. Ne tikai cilvēki ar īpašām vajadzībām, uzsver biedrības vadītāja Valda Pavloviča, jo šeit var iegūt galveno – sajūtu, ka esi kādam vajadzīgs. Zvejniekciema kultūras nama zālē sanākuši vidējās paaudzes deju kolektīvu dejotāji. Ar lepnumu tiek stāstīts, ka dejot šur braucot pat no Limbažiem. Notiek gatavošanās Ziemassvētku pasākumam, un šoreiz deju solis tiek izmēģināts nesen iegūtajos tautas tērpos. Tā kā mēs esam jauns kolektīvs, strādājam tikai 4. sezonu, tad arī pirms tam mums bija tērpi, kādi gadījās. Pirmo skati dejojām kurzemnieku tērpos, un tad sapratām, ka tas mums godu nedara vidzemniekiem īsteniem. Nolēmām, ka mums vajag īstus vidzemes tērpus, bet tā kā saukstiem pašiem kā tādiem etnogrāfisko tērpu nav. Tad kopā nācām un domājam, lai mēs attēlotu savu ziemeļu vidzemes piekrasti, to jūri, to zaļo kāpu un arī savienot kopā ar vidzemes tērpu svītrēno brunci, kāds mums ir. Te varat meitenēm redzēt, kāds viņš izskatās, un tādu smuki sūnu zaļu arī to vestīti klāt. Tā, lai mēs būtu pēc savas būtības, izskatītos tā kā pienākās. Un šos tērpus mums palīdzēja iegādāties Eiropas Savienība ar saviem līdzekļiem. Vai jums dansošana ir tagad savādāka, ka tie tērpi jums tagad ir skaisti? Protams, mēs arī šajos dziesmas svētkos gājam pacelt galvu. Mēs esam vienīgie tādi un atpazīstiet lūdzu mūs šādus. Daudzi no dejotājiem jau vairākās paaudzēs dzīvo šai pusē,
un ir pārliecināti, ka jūra cilvēkus padara stiprākus un taisnākus. Mums ir unikāla vieta, jo mēs esam pie jūras. Mums ir vienmēr bijuši aktīvi cilvēki, stipri cilvēki, gan garā, gan spēkā. Domāju, ka Saukrasti ir tradīcijām bagāti, jo nāk arvien klāt jauni cilvēki arī pie mums. Mūsdienās, kad arvien vairāk mēs attālināmies varbūt no dažādām tradīcijām un no dažādām vēsturiskām lietām, tad šī ir tā iespēja būt kopā ar jau, var teikt, laika gaitā izkopto latviešu deju, latviešu parašām. Man tas ir sirdī tuvu, man tas patīk un es labprāt to arī daru. Lai gūtu labas emocijas, es dažkārt saku, ir jāpiemaksā. Un ne tikai jāsaņem alga par to, ka mēs strādājam, un tādi ir daudz vadītāji Latvijā, bet patiesībā mēs gūstam ļoti lielu gandarījumu. Mēs redzam savu darba rezultātu, un ne jau tikai to soļu pareizībā, bet tajā, ka mums izveidojas ļoti jauki kolektīvi. Un šie kolektīvi, šie cilvēki kopā ir ne tikai mēģinājumos, viņi ir kopā ikdienā, viņi risina dažādas sadzīves problēmas, viņi palīdz viens otram, kad ir dzīvē kaut kāda sarežģījuma. Un būt ar šādiem cilvēkiem kopā ir ļoti, ļoti jauki. Siguldas novadā izveidota sevis izzināšanas dabas taka, kur dabas un cilvēka veidotā vidē ir iespēja apturēt ikdienas steigu un ieklausīties sevī. Filozofiskās jēgas pamatā ir dainu mitoloģija atrodamie tēli, simboli un to sakrālā nozīme. Šeit ir dabas baznīca, kā redzat, šeit nav nekādas ēkas un nebūs ēkas. Šeit eglis ir tās, kas dod to sajūtu, un egli pie tam vēl enerģētiski ir tā, kas nosūc no cilvēka negatīvo. Viņa sevī paņem, ja cilvēks atnāk, viņš atdod eglei, egli uzsūc uz sevīm to. Un šeit pati baznīciņa arī tā saucās atbrīvošanas baznīca, kur cilvēki nāk ar savām problēmām. Katram no viņas ir savas. Vienam tā ir veselība, citam personiskā dzīve, kādam vēl kaut kas. Un viņi tieši līdzīgi kā baznīcā aizdedzina svecītes un noliek, tur, kur te es esmu zemē nolikus no vakardienas, jo vējš bišķiņu pūta, ja, lai viņš lai nenopūš. Un arī mūsu latviešu senči, viņi jau pielūdz dabu. Tā jau arī bija. Un tad Valdis Cāms, viņš man teica, ka īstenībā pareizi būtu šo vietu saukt par pasenīcu. Un tad mēs tā arī viņu saucam atbrīvošanas pasenīca, atbrīvošanas baznīca, jo cilvēki nezina vārdu pasenīca, tad mēs tā paskaidrojam. Un tie, kas nezina, tad jūs varētu paskaidrot, kas ir pasenīca. Pasenīca ir dabas vieta, dievu pielūgsmes vieta, tā tas būtu, dabas dievu pielūgsmes vieta. Tā mūsu senčiem bija, kamēr kristietība nebija ienākusi vēl Latvijā. Latvijas zīmes jau arī viņi simbolizē dievības, ja. Jūs varbūt varat mums pastāstīt par tām? Pēc būtības jau viņas nav Latvijas zīmes, viņas ir kosmosa zīmes, jo arī, kad es biju Indijā, tad arī es visas tās zīmes Indijā redzēju, ja. Un tāpat tās Meksikā viņas ir, bet, tas ir Mārtiņš, ja. Tā tad var teikt tā, ka arī šī baznīca ir sadalīti tā kā divās daļās. Ja? Augšā centrā ir dieva krāsas un Māras krāsas, tur Laima Māras zīmes ir. Ja? Tas ir centrs. Dievs simbolizē garīgumu, Māra simbolizē materiālo, fizisko pasauli, materiālo pasauli. Un attiecīgi arī tie pārējie krēsli ir izvēlēti materiālā puse un garīgā puse. Ja? Tajā pusē ir pērkons, Laima, Mēnesis, Saule, šeit Ūsiņš, Jānis, Jumis un Mārtiņš. Ja? Un tad, kad cilvēki nāk, tad katrs sajūt, kura no zīmēm viņus uzrunā, tad viņi pasēž arī tajā krēslā. Sākumā es tā kā neļāvu, bet pēc tam es sapratu, kad ja cilvēks jūt, viņam vajag to dieva klēpī pasēdēt, un tad es pēc tam ļāvu, lai sēž ar uz tiem krēsliem. Te ir ļoti dažādas tās emocijas, daži, kas ir tādi jūtīgāki, viņi ārkārtīgi spēcīgi reaģē. Tas ir individuāli.
Es arī tie, kas ir tādi neticīgie, ja, kas netic visām tām lietām, es parasti saku apsēžieties šeit, ja, jo es zinu, kad arī visi neticīgie jūt. Tad man pilnīgi nav nekādu šaubu par to, ka viņi sajutīs, un tāpēc tam viņiem ir, protams, liela jautājuma, jā, ko viņi ir sajutuši un kas te gal galā ir, un vai tiešām tāds smalkais plāns eksistē, un tad sākās tie jautājumi. Ja. Uz vasaras saulgriežiem šeit ir skaisti, jo tad mēs nopušķojam visus tos krēslus ar Jāņu zāli un sadedzam tad tās sveces, un vakarā, kad viss ir svecīties sadegts viņam, tad tas ir kaut kas vispār, tad ir tā, ka negribās projām iet. Tad cilvēki parasti rindās stāv, pagājušajos vasaras saulgriežos, tur pa visu mežu bija rinda. Jo tad raksta vēstules, pie tā galda sēž un raksta vēstules dievībām ar lūgumiem. Un tas stāvēja gara rinda, katrs grib uzrakstīt to vēstuli. Un principā jau nav tik būtiski, var jau jebkurā laikā rakstīt. Tāpat jau tiek uzklausīts, bet vasaras saulgriežos, protams, tas viss ir daudz spēcīgāk. Te arī skaisti, jā. Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā jebkurā gada laikā ir vērts atnākt, ieklausīties sevī un saņemt Latviju zīmju un dabas dziedinošo spēku. Jātnieku sporta kluba Bicāli graciozie rikšotāji izvesti aplokā izlocīt kājas. Bēris vārdā Lords sajūtas mūsu uzmanību izrādās. Sākumā esot bijuši tikai pāris zirgi, bet ganāmpulks izaudzis līdz 11. 2 atzīti par perspektīviem sporta jomā. Pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējumam, bijis iespējams iegādāties dažādas zirglietas un aprīkojumu. Jūs redzējāt, tur bija piekaba, tā ir pati galvenā. Ja salīdzinās ar mašīnām, tad zirgu piekaba būtu Mercedes. Mums ir iegādāta iejādes sētiņa, jā, bet šī laikā viņi ir sapakoti un nolikti. Ir iegādāti konkursa segli, ļoti augstsvērtīgi un kvalitatīvi. Tad mums ir bērniem ir drošībai kaskas, drošības vestes, voltizēšanas josta nodarbībām, un arī tāds pagājušā gada rudenī Saukras novadām iegādājāmies ratus. Tā kā ar ko vizināt, piesaistīt turistus un nodarbībām. Mēs šeit esam atraduši dombiedrus vēl vienu jāšanas sporta klubu Viktorija, kur mums taps kopējs projekts tagad. Un kāds tas būs? Arī, šķēršļu komplekta iegāde. Un arī norobežojums laukumam, uzlabot laukumu. Līdz ar to Ilutē vēl ir zirgi, man arī kā ir zirgi, bet man ir atkal daudz bērnu, kas nāk jāt, un Iluta mums te arī kādu zirgu piešķir. Iluta Majevska ir pārliecināta, ka zirgi lauka ainavai piešķir īpašu burvību. Viņas mīlestību uz zirgiem pārmantot no tēva. Ilutai no bērnības patika ļoti zirgi. Un tādīs laikos zirgiem bija kā bija vecos, atnāca brīvā Latvija, dabūja Iluta savus tēvu mājas apakaļ, vecāki šeit dzīvo, un līdz ar to bija, kur arī ar viņiem atspērties. Tā te lēnām audzējam kumeļus un tie 2, kas piedalās lielā sportā, tie var teikt arī paši izaudzēt. Kāda šķirnes zirgi jums ir? Praktiski Latvijas. Kāpēc tieši Latvijas? Tāpēc, ka Latvijas. Kāpēc mums jāaudzē svešu zirgi? Ar ko Latvijas zirdziņi labāk ir? Tas ir tāds patriotisms vai? Es domāju, vairāk patriotisms. Jo kāpēc mums ir jāaudzē svešu, ja mums pašiem savu Latvijas zirgi? Bicālos stravo veselīgs optimisms un jau tiek kaldināti nākotnes plāni. Ir iecerē iekārtot meža izjādes taku, kur vienkopus varētu apvienot sportu, turismu un atpūtu. Ir sestdienas rīts. Tikko aususi gaisma, dzirdams suņu rejs, biedrības Allažnieks mednieki pulcējušies mednieku namiņā. Tiek izteiktas versijas par meža zvēru migrācijas paradumiem un pārspriestas iespējamās medību vietas. Ir jau doma nošaut kaitniekus, kā drīkst to teikt, lai gan tā nav viņi vilku lūsi, bet patreiz nav mums sniega apstākļi un nav veicies. Alni limitu mēs atšaujam, meža cūkas vēl sākam medīt, tikai sniega apstākļi būs. Stirnas vēl nemedījām, mēs saudzējam, jo augstās ziemas, sliktās ziemas bija, viņu skaits ļoti dikti samazinājies. Patreiz ir labvēlīgi apstākļi bijuši šīs gados, skaits palielinās. Pirms kādās nedēļas šeit bija mūsu mednieku mājas atklāšanos, kurā piedalījās visi apkārtējie mednieku kolektīvi.
Inčukalns, Ropaži, Malpils, Allažu kolektīvs. Un ar lielu skautību noskatījās, ka mums tādas ērtības ir. Mednieku namiņš, kurā izbūvēta arī medījuma pirmapstrādes telpa, tapis ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Celtniecības darbos piedalījušies visi mednieku kolektīvu biedri. Projekts tapa 3 gadu laikā. Ļoti ilgs laiks pagāja, kamēr sakārtojām visus papīrus. Tad sākās būvniecības darbi. Paši arī sākām pamatu liešanas un visas tās mums talkas dienās strādājām. Un, tā pamazām, kamēr tikām līdz šādam namiņam. Cik jūs klubā ir biedri? Mūsu klubā ir 42 kolektīvu biedri. Un bieži tā, kad arī daudz dzinēji ir, tad līdz ar to mēs sanākam pat šogad bijām pirmajā saļņu medībās 48 dalībnieki. Līdz ar to mūsu iepriekšējā vieta, kurā mēs apmetāmies, vagoniņš bija pa mazu. Vīri stājas ierindā. Tiek vilktas lozes, lai sadalītu pienākumus un vēl pēdējie drošības norādījumi. Leņķus ievērot, attālumus, dzinēji tuvāk, ka nāk pa 200 metriem, paši zināt, šaušana atkrīt, šaut pa skaidru redzam mērķi. Tā kā nespalva, cerams, ka viss notiksies kā jānotiekās. Mores muzejā realizēts projekts Neturi sveci zem pūra. Projekta ietveros izremontētas muzeja ēkas 2. stāva telpas, kurās šobrīd ir apskatāma senu instrumentu un rokdarbu kolekcija. Ir ļoti daudz muzejā sadāvināti rokdarbi, ko cilvēki apmeklētāji ir dāvinājuši. Un tagad bija tā reize, kad mēs varējām viņus izstādīt. Šeit ir sega, tā ir no Siguldas novada, pensionāri dāvināja. Un šī sega ir manas vecmāmiņas, Vidzemes vecmāmiņas, un tā ir Kurzemes vecmāmiņas sega. Un tur ir AK, Anna Kaja, tā ir no Kurzemes viena saimniece. Tas ir apmēram 1890. gadā apmēram. Tais gados ir šūts. Te jūs varat arī redzēt daudz citus priekšmetus, un šī te ir īpaša zīļu josta. Ja var tuvāk redzēt, tad te var apskatīties, ka viņi no sīkām pērlītēm ir šūta. Uzšūta ir skanevā un pēc tam ir kā siksna. Tā tad vecais tēvs, braucot godos, kā toreiz teica, plikādas kažociņu, aitādas kažociņu salika pāri un apjos šādu jostu. Brauca viņš uz Ziemassvētkiem, uz baznīcu, uz kāzām, arī ciemos varēja braukt. Un kamanās, ka brauca, lūk, ar tādu te kamanu segu tādā rakstā. Tā ir Rūjienas puses kamanu segas raksts. Viņš šai gadījumā ir izmantot kā sienas sega. Es esmu patīkami pārsteigta par šo ekspozīciju. Man ir, varētu teikt, nedaudz žēl, ka es neesmu bijusi šeit ātrāk un redzējusi visu šīs lietas, jo es pat ļoti daudz ko varētu atvest uz šejienu un uzdāvināt muzejam. Un kā vienu lietu es zinu, ka es sameklēšu mājās un atvedīšu Kaucmindas skolas audzēknes ar roku rakstītu pavāru grāmatu, kur ir pierakstīts receptes un kas ir tādā pergamenta biezā tādā sējumā. Un man patīk šis lielvārds tautas tērps, jo mans tētis ir no lielvārds un man vecā mamma ir dzimusi augusi lielvārdiet. Daudzas lietas es mājās bērnībā esmu redzējis, gan šo veco pletīzeru uz tādu metāla statīva, gan to veļuku daudzīto un gan veco veļas mazgājamo dēlīti. Ir lietas, ko man arī tēdzi daudz ko ir saglabājis, pie viņam stāv un jāpadomā, ko es varu atvest šeit un tomēr, lai cilvēki vairāk redzētu. Man mājās ir ļoti daudz arī izšūmu, kurus tagad patreiz arī izmazgāšu, salabošu un klāšu uz galda, tad, kad ir svētki. Man patīk tās lietas. Rokdarbi top arī šobrīd. Antons Bračs jau vairāk nekā 30 gadus veido juvelieru izstrādājumus. Smalkā aroda iemaņas savulaik apgūtas daļradas uzņēmumā. Jaunizveidotajā amatniecības darbnīcā sanākuši vietējie jaunieši, lai apgūtu amata prasmes. Šī tiešām ļoti lieliski iespēja tā
kaut ko uztaisīt ar savām rokām, nevis iet tikai uz veikalu un iepirkties. Un ko tu jau esi uztaisījis ar savām rokām? Vairākas ķēdītes, un ķēdītes īstenībā ir ļoti daudz, pēc viņas kā ir ļoti skaists, pēc tam, kad viņas vēl tiek apstrādāts, viņas var dāvināt gan dzimšanas dienās, vārdu dienās, un visi ir ļoti priecīgi. Mums bija skolā tādas nodarbības projekta ietvaros, un mēs mācījāmies apgūt rotkaļa pamatus, ja? Un uztaisījām šādas tādas darbiņas nelielas, un tagad mēs atkal esam satikušies šeit. Puisis nav apgūvis gravēšanu, viņš pirmoreiz pamēģinās gravēt, ja. Meitenes atcerēsies, kā viņas auskariņas taisīja. Un šodien mēs ar to pamēģināsim darīt. Ik katram, kurš viesojas Moras muzejā, ir iespēja izkalt piemiņas monētu. Nav vajadzīgs liels spēks. Galvenais – precīzi trāpīt pa vēdni, un viens laimes moris ir gatavs. Atbilstoši Rīgas rajona lauka attīstības biedrības izstrādātajai attīstības stratēģijai, no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansēts projekti vairāk nekā 1 548 000 eiro kopapjomā. Un tagad bija tā reize, kad mēs varējām viņus izstādīt. Šeit ir sega, tā ir no Siguldas novada, pensionāri dāvināja. Un šī sega ir manas vecmāmiņas, Vidzemes vecmāmiņas, un tā ir Kurzemes vecmāmiņas sega. Un tur ir AK, Anna Kaja, tā ir no Kurzemes viena saimniece. Tas ir apmēram 1890. gadā apmēram, tais gados ir šūts. Te jūs varat arī redzēt daudz citus priekšmetus, un šī te ir īpaša zīļu josta. Ja var tuvāk redzēt, tad te var apskatīties, ka viņi no sīkām pērlītēm ir šūta. Uzšūtījusi kanevā, un pēc tam ir kā siksna. Tā tad vecais tēvs, braucot godos, kā toreiz teica, plikādas kažociņu, aitādas kažociņu salika pāri un apjos šādu jostu. Brauca viņš uz Ziemassvētkiem, uz baznīcu, uz kāzām, arī ciemos varēja braukt. Un kamanās, ka brauca, lūk, ar tādu te kamanu segu tādā rakstā. Tā ir Rūjienas puses kamanu segas raksts. Viņš šai gadījumā ir izmantot kā sienas sega. Es esmu patīkami pārsteigta par šo ekspozīciju. Man ir, varētu teikt, nedaudz žēl, ka es neesmu bijusi šeit ātrāk un redzējusi visu šīs lietas, jo es pat ļoti daudz ko varētu atvest uz šejienu un uzdāvināt muzejam. Un kā vienu lietu es zinu, ka es sameklēšu mājās un atvedīšu Kaucmindas skolas audzēknes roku rakstītu pavāru grāmatu, kur ir pierakstīts receptes un kas ir tādā pergamentu biezā tādā sējumā. Un man patīk šis lielvārds tautas tērps, jo mans tētis ir no lielvārds, un man vecā mamma ir dzimusi augusi lielvārdiet. Daudzas lietas es mājās bērnībā esmu redzējis, gan šo veco pletīzeru uz tādu metāla statīva, gan to veļuku dauzīto, un gan veco veļas mazgājamo dēlīti. Ir lietas, ko man arī tētis daudz ko ir saglabājis, pie viņam stāv, un jāpadomā, ko es varu atvest šeit, un tomēr, lai cilvēki vairāk redzētu. Man mājās ir ļoti daudz arī izšūmu, kurus tagad patreiz arī izmazgāšu, salabošu un klāšu uz galda, tad, kad ir svētki. Man patīk tās lietas. Rokdarbi top arī šobrīd. Antons Bračs jau vairāk nekā 30 gadus veido juvelieru izstrādājumus. Smalkā arodiemaņas savulaik apgūtas daļradas uzņēmumā. Jaunizveidotajā amatniecības darbnīcā sanākuši vietējie jaunieši, lai apgūtu amata prasmes. Šī tiešām ļoti lieliski iespēja tā kaut ko uztaisīt ar savām rokām, nevis iet tikai uz veikalu un iepirkties. Un ko tu jau esi uztaisījis ar savām rokām? Vairākas ķēdītes, un ķēdītes īstenībā ir ļoti daudz, pēc viņas kā ir ļoti skaists, pēc tam, kad viņas vēl tiek apstrādāts, viņas var dāvināt gan dzimšanas dienās, vārdu dienās, un visi ir ļoti priecīgi. Mums bija skolā tādas nodarbības projekta ietvaros, un mēs mācījāmies apgūt rotkaļa
pamatus. Ja. Un mēs taisījām šādas darbiņas nelielas. Tagad mēs atkal esam satikušies šeit. Puisis nav apgūvis gravēšanu, viņš pirmoreiz pamēģinās gravēt. Ja. Meitenes atcerēsies, kā viņas auskariņas taisīja. Un šodien mēs ar to pamēģināsim darīt. Ik katram, kurš viesojas Moras muzejā, ir iespēja izkaut piemiņas monētu. Nav vajadzīgs liels spēks. Galvenais – precīzi trāpīt pa veidni, un viens laimes moris ir gatavs. Atbilstoši Rīgas rajona lauka attīstības biedrības izstrādātajai attīstības stratēģijai, no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansēts projekti vairāk nekā 1 548 000 eiro kopapjomā. Ar Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu Rīgas rajona lauka attīstības biedrība sekmējas projektu realizāciju par gandrīz 988 000 eiro. Mālpils novadā izveidota dabas taka gar Mergupes krastiem. Projektu realizējusi biedrība Mālpils zivīm, kur aktīvi darbojas jau 7 gadus. Šī brīdī mēs atrodamies pie pirmās garās laipas, kas tika izveidota, lai pavasarī cilvēki varētu skatīties putnu ligzdošanu un puķītes un visas skaistas vietas, jo upe iziet no krastiem un pārplūst šī daļa. Tātad šī vietā tika izveidota garā taka, kur ir pēc projekta 211 metri, bet dabā viņi ir jau 235 vai 238 metri. Tātad tālākais process ir Skatu kalns, kur izveidojām margas, arī pēc projekta paredzēta 30 metri, bet kopumā sanāca 110 metri. Jo jānorobežo ir, jo stāvkrasts ir, tātad uzmanību pievērš tā marga, ka nevar pārāk tuvu vietu. Tālākais jau Stāvs kalns bija jāizbūvē trepes, jo tur slidens ir un kā drusku lietiņš uzlīst, tā bez trepēm neiztikt. Ir 3 skaistas gravas gar stāvkrastu, kur izbūvējām projektu ietvaros 3 tiltiņus. Tas bija viens no smagākajiem darbiem, jo gravām nācās pagarināt pāļus un saskrūvēt un veidot, un tur diezgan ilgi piestrādājām pie šīs lietas. Un tad jau ir tālāk, kā teikt, laipiņas, trepītes, lai cilvēks var nokāpt, uzkāpt, un skaisti dabas skati 4 km garumā. Biedrība Mālpils zivīm apvieno makšķerniekus no visa novada. Biedrības mērķi ir aizsargāt vietējo ūdenskrātuvi zivu resursus un papildināt tos, kā arī sakārtot apkārtējo vidi. Gribējām izveidot tā, lai spinningotājiem, mušiņu makšķerniekiem, kas te nāk, jo foreles ļoti daudz mums Mergupē uz šo brīdi ir, lai izveidotu tīri tādu normālu pieejamu krastus šī sporta veida izmantošanā. Bet gala rezultātā mums izveidojas komplekss produkts, kuru ļoti daudz izmanto mūsu mālpiliešu ciemiņi un brīdī, kad mēs atklājām, un pēc tam līdz šim pašam brīdim tauta pa šo te dabas taku diezgan lielā skaitā staigā. Es domāju, ka tie jau ir vairāki tūkstoši, kas izgājuši, un mēs priecājamies tieši par to, ka mūs te sāk atpazīt tieši no tādas puses. Un tagad iesnieguši esam vēl vienu projektu, tai pašā zivsaimniecības fondā. Gribam izbūvēt pretī Pilskalnam, gribam izbūvēt gājēju tiltiņu, kuru varētu lietot tie paši turisti. Ja tas mums izdosies, tad faktiski šī dabas taka tiks apvienota ar mūsu ļoti daudziem kultūrvēsturiskiem objektiem, kas atrodas Mālpils ciema teritorijā. Siguldas novadā Reņa trasē uzbūvēts informatīvais centrs. Plašās gaišās telpas aprīkotas ar modernu projektoru un skaņas iekārtām un kļuvušas piemērotas dažādu konferenču un semināru organizēšanai. Šeit ir uzcelts informatīvais centrs sadarbībā ar Zivsaimniecības fondu. Līdzfinansējums ir bijis 18 000 lati.
mērķis ir atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas nodarbojas ar turismu, un šādā veidā viņš šeit var iedzīvotājiem sniegt savus informāciju pakalpojumiem. Tā kā, ja viņiem nav iespējas pašiem izmantot ar saviem resursiem, reklāmas kaut kādas variants, tad mēs to varam šeit darīt. Otrs variants ir, kad iedzīvotājiem apkārtējiem tiek nodrošināta telpa, kur viņi var rīkot seminārus. Šeit ir bijuši semināri par Eiropas Savienības projektu rakstīšanu. Mums ir paredzēta arī filmu vakaru vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd mēs apzināmies, veicam anketēšanu par to, ko vietēji iedzīvotāji vēlas darīt šeit. Un tad pēc rezultātiem skatīsimies, ko mēs varam viņiem vēl papildus piedāvāt. Turisma informācijas centrā, kurš atrodas Gaujas senlejā pie Gultmaņalas, apskatāma interesanta ekspozīcija. Tā iepazīstina apmeklētājus ar Gaujā mītošajām zivīm. Gaujas Nacionālā parka fonds realizējas ieceri iepazīstināt turistus ar Gaujas zivju daudzveidību, īstenojot Eiropas zivsaimniecības fonda finansētu projektu. Gaujas Nacionālais parks viss bāzējās vai balstās uz Gaujas, upe centrā ir visu laiku, un Gaujas sapali, tāpat rudenī lašveidīgās zivis, laši taimiņi, un vēl alats un daudz citas zivis ir ļoti populāras Latvijas gan dabas pētnieku, gan dabas jūsmotāju vidū, gan arī makšķernieku, un arī malzvejnieku aprindās. Šī ekspozīcija, jeb kā mēs viņu tā vienkāršā valodā dēvējam sausais akvārijas, nav domāta malzvejniekiem. Malzvejnieki visi zina, kāda kur zivs izskatās. Tā ir pamatā skolniekiem, kas kaut kur pilsētā dzīvo, un viņš pa lasi dzirdējis, varbūt kādu bildīti redzējis, bet lasis, līdaka, asaris, alata un daudz šīs Gaujas zivs te nu ir dabīgā lielumā, kā jau kur tanī brīdī ir, cik liela vai resna vai gara izaugus, un arī ļoti dabīgās krāsās, un tādi viņi ir. Vitrīnā ir apskatāmas līdakas, asara, sapala, alatas, raudas, vīķes un plauža brekša, bardaina akmeņgrauža, upes nēģa un laša mulāžas. Ekspozīcija veidota tā, lai būtu apskatāma gan no apmeklētāja centra iekšpuses, gan ārpuses. Tas ir, man liekas, tāda interesanta lieta, kad var šeit aplūkot tuvu dabai, nevis muzejā, kādā ekspozīcijā telpās, bet reāli atbraucot dabā, aplūkojot Gaujas Nacionālo parku, arī pie reizes šeit apskatīties Gaujā sastopamās zivis šādā veidā. Neskatoties uz kluso turisma sezonu, Gaujas Nacionālajā parkā var sastapt apmeklētājus, kur vēlas apskatīt skaisto Latvijas dabu un iepazīties ar tās daudzveidību. Мы были очень приятно удивлены, что в информационном центре мы увидели такую прекрасную Esmu patīkami pārsteigta. Informācijas centrā ir brīnišķīga ekspozīcija. Šeit var iepazīties ar vietējā upē mītošām zivīm. Ļoti skaisti un naturāli un ļoti informatīvi. Esmu atbraukusi no Maskavas un vēlos Siguldā apskatīt viduslaiku pili, Gultmaņa alu un seno arhitektūru, kā arī izbaudīt skaisto dabu. Apmeklētājiem ir ļoti liela interese par šīm zīmēm, un vispopulārākais jautājums ir, vai viņas tiešām ir īstas. Vienmēr visiem vajag fotografēties kopā ar zivīm. Vitrīna apskatāmajiem eksponātiem tiešām ir pārsteidzoši dabisks izskats. Zivju mulāžas veidojas mākslinieca Sarmīta Inberga, un viņa atzīst, ka biologa profesija šajā darbā spēlējas nozīmīgu lomu. Konkrēti šī ekspozīcija ir tāda pirmā, ko esmu veidojusi, un arī pirmā Latvijā. Un pārsvarā jau ir šīs te makšķernieka trofejas, kas varbūt tās nav tik augstvērtīgas, zinātniski pareizes, kā ir nepieciešams veidot šeit, izgatavojot varētu teikt, zinātnisku jau ekspozīciju. Jo katrai zivī jau iepriekš plānojot tiek izdomāts, kādā pozā, ko viņa darīs un kā viņai jāizskatās. Arī nevar izvietot šīs zivis tikai skatoties, lai viņas smuki izskatās. Arī konsultējoties ar speciālistiem, arī Mitrēvica kungu no Gaujas Nacionālā parka tika izdomāts, izplānots, kur stāvēs līdaka, kā viņa dabā, kur viņa dzīvo, kā viņa uzvedās un kādā veidā ķer šo te asari. Tas viss jau iepriekš bija izdomāts un tikai pēc tam tiek veidot pat ekspozīcija. Mēs izvēlējāmies tās biežāk sastopamās zivis Gaujā. Protams, lasi
Daudzi cilvēki brauc rudeņos skatīties Gaujā lasi, ja, bet ja neizdodas, tad vai arī gribas apskatīt viņu tuvāk, tad var apskatīties tiešām tāds kāds izskatās lasis tūplānā. Šis te ir liels tēviņš, 14 kilogrami. Līdaku jau, man liekas, katrs, jebkurš zina, pazīst. Un līdaka ķer asari. Un arī, kā es jau iepriekš minēju, jau iepriekš tika ieplānots, kā tas viss izskatīsies. Un tika ņemts vērā katras zivs uzvedība un kur viņa dzīvo. Arī zivis, kas tādām straujtecītēm, atklātām vietām dzīvo, ir noformēts vienā vietā. Un zivis, piemēram, līdaka, kas var būt zem kokiem, zem nogrimušiem kokiem. Un arī šis te breksis, kas dzīvo vairāk pa zālēm, un tad ir arī šādi te izvietots. Kāds šobrīd ir Gaujas stāvoklis ar zivju resursiem? Ir mainīgi, bet katrā ziņā pēdējos gados zivju ir vairāk nekā gadus 15, 10, 20 atpakaļ. Protams, ir mazāk nekā gadus 50, 70 atpakaļ. Tad daudz kas bija vairāk, bet laši un taimiņi tāpat rudeņos narsto. Arī šoruden pie Siguldas tilta bija ļoti liels un pietiekoši daudz zivs. Sapalus arī vienu brīdi bija sliktāk, kad malu zvejnieki pa daudz uzdarbojas un viņus bija grūti savaldīt, bet kaut vai pagājušā vai aizpagājušā vasaras, patreiz nepateikšu, ir atkal noķers vasaras rekords sapalus, ir makšķernieks noķērs Gaujā. Tā kā, ir zivs. Vienīgais, ko vēl gribētu piebilst, kad milzīgais urbanizācijas, civilizācijas, globalizācijas spiediens, kas nāk uz visām valstīm pasaulē, jo tāpat tās arī uz Latviju, sevišķi tāda pēc valsts iekārtas maiņas, tad Nacionālais parks, kā īpaši aizsargājuma teritorija ar saviem noteikumiem, ar savu likumdošanu, ir ļoti tāds bremzējošs vai kavējošs šo civilizācijas uzspiešanos dabai. Un tas ir izdevies, es domāju. Tā tas ir te. Tādēļ Gaujai jāpaliek.